Re! Viss ēters ir te! Ābolu vai tomātu sula no 3 litru burkas. Marinēti vai konservēti gurķi no tāda paša tilpuma taras. Pieļauju, ka nebūs melots, ja teikšu, ka ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem vēl joprojām ēdienu vai dzērienu baudīšana no šāda veida stikla burkām rada zināmu nostalģiju. Bet šoreiz mēs nerunāsim par to, kā tad ēst, kā tad dzert, bet gan par to, ko darīt ar šo stikla izstrādājumu, kad tas ir iztukšots. Ja izlieto stikla dziras pudeli, te ikvienam ir skaidrs, ko ar to darīt. Vai nu met stiklam paredzētajā atkritumu urnā, vai nodod stikla taras pieņemšanas punktā. Kā ir ar burkām? Es nepērku tādu produkciju. Ja pirktu un izlietotu, kur to burku pēc tam likt? Man ir dārs, man ir sulas, pati taisu sulas un lieku 3 litru burkās. Man viņas pār nepaliek. Mājās ielikt no jauna gurķus ziemai. Ja ir cilvēks, kurš neliek pats tos gurķus, netaisa sulas, netecina, nelej iekšā, kur tad to trauku likt? Atdot tie, kas liek. Man ir mājās, vai es atdodu, kas konservē. Tiem atdodu burkas. Tiem, kuriem nav tādas iespējas, ko viņiem darīt? Mest ārā, kaut kur likt pie stikla konteinera? Es nezinu. Vai tev ir kur nodot tagad? Es nebaz nezinu. Lūk jautājums, uz kuru jāmeklē atbildes. Pirmais mēģinājums tās noskaidrot tiek īstenots dodoties uz kādu stikla taras pieņemšanas punktu Pārdaugavā, kurš ir teju tikpat sens kā pati galvaspilsēta. Labdien! Es gribēju apjautāties, jūs stikla burkas arī pieņemat? Нет, только бутылки. Kur kaut kādas stikla burkas, tās pašas Не знаю, я даже без понятия, где их берут сейчас. По-моему, уже нигде не берут. Nekur neņem? По-моему, мне кажется, не берут. Tad sanāk tā, ka te Rīgā nav nekur neviena vieta, kur varētu... Все, выкидывает прямо в этот стеклобой туда, ну, в эти ящики, где дырки есть, выкидывает, забрасывают, там они сами разберутся. Мусор туда будут увозить. Skaidrs, tad es saprotu, tad nav pilnīgi nekādas jēgas meklēt, kur nodod, ja? Только бутылки берут. Банки нет нигде. Я сам банки хотел сдавать, у меня он 5 мешков лежит. Все облазил, всех поспрашивал. Не, говорит, выкидывается же мусор. Все мусор заказали, приедем, мусорить выкину. Ну, машину мусорную. Nu skaidrs, labi, paldies! Latvijā nav daudz tādu ražotāju, kuri savu produkciju fasē tieši šāda veida baltā stikla iepakojumos. Bauskas pusē esošais uzņēmējs skaidro, ka tukšo taru atpakaļ pieņemt nevar, jo nav garantijas, ka pie viņa atgriezīsies tieši tā pati burka. To izmēri var būt dažādi, ja augstums atšķirsies kaut par pāris milimetriem, automātiskā vākošanas līnija trauku vai nu neaizvākos, vai arī saplēsīs. Otrkārt, burku mazgāšana, lai arī kāda viņa būtu, cik tīra viņa būtu jau nonākusi ražotnē, prasa resursus. Un šo burku mazgāšanai nav mašīnu šobrīd, kuras man būtu zināmas Latvijā. Un treškārt, arī jo ilgāk šī burka ir apritē, jo ir iestājies lielāks stikla nogurums un stikls ātrāk plīst, jo to 3 litru taru, ko mēs pārstrādājam, pārstrā viss tiek pasterizēta vai sterilizēta, tātad ap 100 grādu temperatūrā. Stikla taru uzņēmums atpakaļ nepieņem teju jau 6 gadus, to iepērk no Baltkrievijas. Labākais, ko šobrīd varot darīt ar burkām, tās tiešām sadauzīt un iemest tam paredzētajā atkritumu konteinerā, lai lauskas nonāk uz atkārtotu pārstrādi. Ja citi stikla taras izmantotāji ir vienojušies par vienu kopēju pudeli standartu, tad šajā jomā ir savādāk. Laikam pēc Padomjas Savienības izbeigšanās arī tie standarti ir vairāk nav nonākuši zem vārdu standarti, ir vairāk standarti, un tāpēc arī laikam tas diez vai būs iespējams. Un kā jūs pareizi minējāt, arī to rūpnīca ir palicis ļoti maz, kas to 3 litru izmanto, jo 3 litram ir izveidojušies citi aizvietotāji. Tās ir mazāk tilpuma burkas, twistoff burkas, pārsvarā ar skrūvēm vāciņu, nevis ar aizvalcējumu vāciņu. Plastikāta tara. Uzņēmēji ieskatā arī depozītu sistēma, par kuru vēl joprojām neauglīgi diskutē Latvijas valdības gaitiņos, nebūs risinājums. Stikla taras veidi nav nemaz tik daudz. Tad tie ir kādi 6 stikla taru tilpumi, kurus mēs izmantojam. Un, ja tiks ieviesta depozīta sistēma, tad tas ir sarežģīts etaps, kas ir jāizdara tā, lai katra šī burku dimensija tiktu
iekļautas burku dimensijas parametrs šīs normatīvajos dokumentos, un pie tā tad arī pieturētos, lai šīs burkas varētu atgriezties kaut kādā apritē otrreizējā. Bet mums, kā rūpnīcai, šobrīd nav burku mazgāšanas iekārtu. Tātad visiem patērētājiem, kuri iecienījuši šādu produkciju, kura iepildīta attiecīgā tilpuma baltajā stikla tarā, nekas cits neatliek, kā vai nu to izmest stiklam paredzētajos atkritumu konteineros, vai arī meklēt kādu, kuram burkas vienkārši atdot.